ja man kaut kas nepatīk, tad jāiet un jādara. Tā pašvaldība liekas, ka tāds liels darbā iekārtošanās kantors bija tāds laiks, kad Liepājas partija Saskaņa sagāja kopā politiķis, nevis kungs, bet politiķis kalps. Nekas nav sliktāks, ka tu tā kā siekala velcies līdzi un ka beigās viss saka, ārprāts kaut viņš aiziet pensijā. Liepājā vajag mācīties, un tad, ja saknes Liepājā, tad tās vējš nevar izplēst. Nu ko, čau Jāni. Čau Kaspar. Nāc. Parunāsim. Aiziet. Jānis Vilnīts, tu esi uzņēmējs vai politiķis? Es pat teiktu trešais. Pamatā ģimenes galva, tad uzņēmējs un tad politiķis. Jā, pareizi. Man patīk tava secība. Kāpēc tu esi politikā? Jā, nu tas ir jautājums, kur pašam nācis ciest sev bieži par to jautāt un arī ģimenē par to runāt. Bet nu man pārliecība ir tāda, ka Dievs katram dod kaut ko īpašu. Un katram, lai kā mums liekas, ka mums varbūt tur nav nekādu talantu, bet īstenībā ir, mēs varbūt neesam atraduši. Un arī man līdzīgi, kad ja tu kaut ko dzīvē esi darījis, un tev tas ir sanācis, tu kādā brīdī saproti, ka tu vari dot vairāk. Un vēl tā galvenā lieta ir tāda, ka man nekad nav paticis tā kā nostāties malā un kādu kritizēt. Jo tad man liekas, bet pamēģini to darīt, un tad tu varēsi runāt par to. Bet ja tu tikai skaties, kāds dara, es tā gudri parunāšu, tad tas ir slikti. Un tāpēc arī tā doma bija, ka, ja man kaut kas nepatīk, tad jāiet un jādara. Un tad ir bijis kaut kas konkrēts, kas tevi arī kaut kādā ziņā ievilcis iekšā ar politikā, vai tomēr tā izvēle ir tāda vispārīgi, ka tu redzi, ka politikā ir iespējams kaut kādā veidā labot lietas vai padarīt labākas? Nu, tas grūdienis bija Tālvalds Vēsmiņš, kas uzrunāja. Un tā lika tādām acīm paskatīties. Un tajā brīdī es biju pilnīgi uz ausīm uzņēmēju darbībā un ar ģimeni un visu, ko vajag, kā parasti. Kur bērniem dzīvot, istabas remonts un tā tālāk. Un tad tu paskaties apkārt un sāk domāt, jā, bet tā pašvaldība liekas, ka tāds liels darbā iekārtošanās kantors, kur tiek savējie pie darba, savējie pie pasūtījumiem, darījumi īsti nav caurspīdīgi. Un ļoti daudz jautājumu, un tad malas, ka pašam iznāk uz pašvaldību aiziet, tad tev sūta no viena kabineta uz otru. Pašvaldībā ir tādas durvis, kuras es, kā jau pieaudzis, manuprāt, stiprs vīrietis ar abām rokām man jāvēr vaļā. Un tad tu sāki saprast, bet laikam kaut kas nav tā kā vajag. Un jāiet kaut ko darīt, lai tās lietas mainītos. Faktiski tā arī bija tas sākums. Un tā jau bija kaut kāda konkrēta partija, kurā tevi aicināja, vai tu pats, kā tas sākums bija, vai tev pašam bija arī uzreiz jāveido kaut kāda apvienība? Nē, sākumā man aicināja, bija tāda Latvijas pirmā partija, ja nemaldos, saucās. Viņa arī tā arī sev sauc, kā tāda kristīgā uzņēmēja partija. Un likās tā loģiski, viss tur sajiet, bet mums tajā politikā, tā mūsu demokrātija ir tāda, ka tu nevari, tev jābūt partijā, lai piedalītos arī pašvaldību vēlēšanās. Šobrīd gan es pats esmu daudz darījis, lai to mainītu. Šobrīd mums ir biedrība Liepājnieki un nav jābūt partijā. Tu arī atnāc uz biedrību, tu gribi būt aktīvs cilvēks, bet tu no tā vārda politiķis, no vārda partijas baidies, un tad tev ir kaut kāds pietiekams saudzēšanas režīms, ka tu vari izdomāt, vēl pamēģināt, paskatīties, patīk, nepatīk, un tad izlemt līdz galam. Mums tāda vairāk ir. Mums ir, piemēram, Sauls, Linda, izdomāja un iestājās partijā, šobrīd Latvijas reģiona apvienībā. Bet mums arī tāda politiķa kā Kristers Krafts, kas ir deputāts, bet viņš joprojām vēl nav iestājies. Viņš ir biedrībā Liepājnieki. Biedrībā viņš ir, jā. Tā kā, manuprāt, tas ir tāds labs ceļš, kā tu cilvēks nepazaudē, ka tu vari daudz cilvēkus uzrunāt un iesaistīt. Un tajā pašā laikā, kad tu esi jau nobriedis, tad tikai tu to soli spēr. Saka, jā, es sapratu, ka jādara. Kad jāliek pie malas visu kautrību un jāiet uz priekšu. Un tas ceļš tev sākās kurā gadā? 2009. gadā pirmo reizi man ievēlēja. Faktiski es esmu nostrādājis, tūlīt man pēc cik ievēlēja martā, jo tad vēlēšanas bija ātrāk.
tad es būšu nostrādājis jau 16 gadus. Un es gribēju teikt, ka es arī tā uzskatu, ka esmu nostrādājis. Jo esmu no tiem, kas man nepatīk cilvēki, ka tā kā darbiem ir Rīgā, pēc tam vārdiem Rīgā un ar darbiem aizkrāsnē, ka man patīk kādas lietas izdarīt un par tām tad runāt. Nevis tā kā no sākuma lielīties un beigās tad līdz tam darbiem netiek. Klau, bet 15 gadu laikā ir kaut kādas lietas pamainījušās arī, un tīri praktiski, tu teici, ja tu sākumā gāji un vēri tās smagās durvis, tad, cik es zinu, šobrīd Liepājas domē ir piespiedu pogu un atverās. Tieši tā, un šajos 16 gados 3 gadi bija, kad es vadīju pilsētu. Bija domas priekšsēdētājs, vai vienkārši sakot mērs. Un tad viens no pirmajiem darbiem bija ārēji, bet tas ārēji arī liecina par to, kas iekšējo saturu sakārtojam durvis. Izrādās, tās smagās durvis var uztaisīt uz automātiku. Mazliet kāds pašķendējās, ka dārgi maksā vai grūti realizēt, bet tagad ir tā, ka viss pat nevar iedomāties, ka kaut kā savādāk varētu būt. Nu ko, mēs esam nonākuši pie Liepājas domas durvīm, un tagad paskatīsimies, kā viņas varās vaļā, klausies. Liepainieki atcerās, ka šīs durvis kādreiz vērās ļoti smagi. Māmiņas ar ratiem vai invalīdi vispār nevarēja tikt iekšā, un pieaudzis stiprs vīrietis ar abām rokām varēja durvis atvērt. Skatāmies, kā tagad. Sezam, atveries. Nu redz, un manuprāt, tas arī kaut kādā veidā, kā mēs arī runājām, simbolizē šo te atvērtību. Jā, tas ir tieši tā, ka visas domas atvērtības ar to, ka durvis vedās viegli vaļā. Bet tas īstenībā jau tā ir ārējā forma. Tā galvenā lieta ir apkalpošanas kultūra. Šobrīd mums ir 2 centri. Viens ir Rožu ielā, otrs ir Peldielā. Tā kā tāda klienta apkalpošanas centri, tu aizēji, tev nedzenā pa 10 kabinetiem, tur parakstu vai tur tev aizsūtīs vēl uz citu stāvu. Tev tagad izskaidro, kur kas jāizdara, un bieži vien, ka pat tavā vietā izdara. Un tev tikai aiziet sarunāt vai aizbraukt uz mājām un attālināt visu izdarīt. Tad tu saki, ka kādreiz ar to tu saskāries, kad tu iegāji domē un tu gāji no viena kabineta uz otru. Tā man personiskā pieredze. Vai ne? Jā. Ja ceļš kā uzņēmē, kas bija bieži vajadzīgi? Būvvalde bija vajadzīga. Tagad, kas ir būvvalde un kāda bija, es domāju, tās ir ļoti, ļoti atšķirīgas lietas. Protams, joprojām daudz kas, ko uzlabot, ko veidot, bet man patīk, ka ir cilvēki, arī šī brīža būvvaldes vadītājs ir cilvēks savā vietā, kam ir laba izpratne par pilsētu, par pilsētas attīstību, par projektiem, arī par birokrātiju, kad cilvēkiem jāpalīdz, nevis otrādi kaut ko jāsaka, ko nevar izdarīt. Tā kā lietas mainās. Tavā politiskajā karjerā tu taču neesi bijis viens, un tu jau redz, arī mūsu sarunas laikā pieminēji jau pāris cilvēkus. Ir vēl kādi, kuri tevi ir motivējuši vai gājuši ar tevi kopā un veidojuši šo stāstu par Liepāju? Precīzi, jo reāli, kas tu esi viens? Viens tu vari būt, lai cik stiprs, lai cik gudrs, lai cik enerģisks, bet tava spēka agrā vēl beidzās. Un tas pats, tā gan uzņēmēja darbībā, gan arī politikā, sāls ir komandā. Tas ir pat kā basketbolā uzvar komanda, ne jau tikai treneris vai viens, kas iemet visus punktus. Lai cik Kristaps Porziņš ir fantastisks, bet viņam arī vajag komandu. Viens viņš nevar uzvarēt. Viens viņš nevar, un tieši tāpat ir politikā, un tāpēc man ir liels prieks, kad es politikā iesaistīju tādas, es gribētu teikt, dižas personības, un uzreiz jāsaka, ka, diemžēl, man tādi ļoti tuvu cilvēki ir 2, kas šobrīd vairs nav šajā saulē, Acis Deksnis un Olevs Zutis. Abus 2 uzrunāja, un abi 2 atsaucās, un Acis man īpaši tūs un draugs ar lielo burtu. Bet ne tikai viņi, es arī pie Lindas Matesonas savā laikā braucu, ka es ieraudzīju, kad līdzīgi kā es esmu uzņēmējs, man ir savs uzņēmums, Linda vadīja Lauma Lingerie rūpnīcu. Un es aizbraucu pie viņas ciemos, un arī no sākuma bija šokā. Mani uzrunā, kāpēc, kā iesaistīties. Jo viņa taču nav bijusi pirms tam arī politikā nekāda saistīta, vai ne? Viņa pilnīgi nebija, un es tā kā iedrošināju, par savu piemēru pastāstīju.
Mans vārds ir Linda Matisone, un Jāni, es tev tagad uz mirklīti pārtraukšu, jo tieši tik negaidīts arī bija mans ceļš politikā. Jānis man uzaicināja pievienoties savai komandai, es to izdarīju, tiku ievēlēta Liepājas pilsētas domē, un šobrīd strādāju Saeimā, kur pārstāvu liepājnieku un uzņēmēju intereses, kā arī cīnos par ģimenes vērtībām. Un pēc tam mēs jau ilgu laiku, mums bija 4 gadi arī opozīcijā. Tagad tauts to ir aizmirsuši, bet bija tāds laiks, kad Liepājas partija Saskaņa sagāja kopā. Un 4 gadus mēs nostrādājām. Līna bija tajā laikā. Viņa arī pamēģināja, ko tas nozīmē, ka tu esi līderis savā uzņēmējdarbībā, bet politikā tu tā kā opozīcijā. Un tu tā kā neviens neņem galvā. Un tev grūti to izdarīt. Tas ir savs ieceres, nevar realizēt tik vienkārši kā uzņēmumā. Tev pat neņem vērā, pat labi iecert, tikai tāpēc, ka tu neesi pareizajā pusē. Bet tas bija ļoti liels rūdījums, un tie cilvēki, kas to izgāja, pa lielam mēs arī to turpinājām, un tas bija tas komandas gars. Un uz Līnu skatoties šobrīd, jāsaka, ka Līna tagad ir Saeimā. Viņa tagad no uzņēmēja darbības pagājusi malā, bet es redzu joprojām, viņai tas gēns uzņēmēji ir noder arī Saeimā. Viņa ļoti pārliecināta, viņa stāv vērtībās, principos, un pats galvenais, kad viņi nav runātāji, bet darītāji. Un tas ir tas, ko, man liekas, arī visi novērtē. Un tieši tā, un savukārt man arī Linda tā kā šobrīd jau asociējas vairāk ar politiķi nekā ar uzņēmēju. Un līdz ar to tas ceļš tad ir iespēja no pašvaldības šādi te iegūt pieredzi, būt opozīcijā, pozīcijā, pēc tam pēkšņi tad arī Lindam pierādīt to. Nonākt Saeimā. Un pēc tam abus ievēlēja ar pārliecināšu tādu, kā var teikt, tas nebija tā nejauša iekļūšana. Tur bija, Linda bija 2. numurs, viņa iekļuva. Bet Attis bija, es negribu samalot, 4. vai 5. numurs, un viņš ļoti augstu liecienu taisīja un iekļuva. Tā kā abi divi cilvēki bija ievēroti, es pat teiktu mīlēti, vismaz liepājnieku, jo liepājnieku balss pa lielam arī to daudz izšķīra. Bet es domāju, tā sāls ir daudz dziļāk, ka tā politiķi, kad, ja tu pa īstam būtu tāds, lai kaut ko mainītu, ka tas vārds politiķi ir tagad tāds sliktu piegaršu, ir jāatcerās tās pamatlietas, kad politiķis ir nevis kungs, bet politiķis kalps. Un tas ir kaut kur sajūts. Mēs tad bieži vien klausāmies mūsu valsts līderus, paldies Dievam ne visus, bet tomēr liela daļa no viņiem. Un man liekas, ka viņu galvās kaut kas sagrozījies. Jo tā demokrātija ir tāda, ka mēs kā cilvēki, kā tauta, tam politiķim dodam to varu, lai viņš mums kalpotu. Un kamēr tu vari saglabāt to sajūtu, ka esmu nācis kalpot tautai, liepājniekiem, cilvēkiem, tikmēr strādā. Un arī, man liekas, tad mēs varētu, ja daudz tā darīt, mēs to vārdu politiķi varētu mainīt uz labo pusi. Bet, ja sāc domāt, ka es tagad esmu kungs un karalis, tad sākās slikti. Tev ir kāda formula, kas varētu, tā kā, kas tevi kaut kādā mērā tur grožos un neļauj kaut kādā veidā būt iedomīgam politikā, bet darboties vairāk pilsētnieku labā? Man liekas, man tas pavisam vienkārši sirdsapziņa. Vienkārši, man liekas, nekā vienkāršāk nav. Ja mēs sirdsapziņai ļaujam runāt ar mums, viņi visu laiku runās ar mums. Viņi teiks, kaut kas nav riktīgi, tu esi pa slinku, vai tu sāc palikt pa iedomīgi, pa lepnu. Ja tu apklusini vienreiz, otrais, 10, 100 reizi, viņi apklust. Saka, vien klusāk runāt. Un manuprāt, daudzu tādu politisko līderu problēmu ir, ka viņi to sirdsapziņu ir apklusinājuši. Viņi vairs nedzird, ka viņi runā. Bet ja viņi ļautu, viņi atkal vien vairāk runāt, un tad tie lēmumi būtu tādi, kā teikt, patiesāki. Tā nebūtu tā, ka mums tagad jāsāk cilvēkiem domāt par to, mēs iesim karot vai neiesim karot. Ja kārtīgi tie cilvēki, kas tik tālu noved tautas un valstis, ja domāt pirmkārt par cilvēkiem, par ko tu esi atbildīgs, tad es teiktu, mums nebūtu par tādām lietām jādomā. Mēs attīstītu savus ģimenes, savus talantus, savus spējas, savus pilsētas, savu valstu uzņēmumus. Bet problēma tāda, ka tas unikālākais tas, ka to cilvēku nav daudz, bet viņi panāk, ka viņu strīdus risina mēs, kas to nevienmēr grib risināt un darīt.
Bet ir mēs 4 gadu periods, ir sevišķi politiķiem, kur ir stabili politikā jau ilgus gadus, kuri zina, ka viņus tāpat automātiski pārvēlēs. Labi, mēs varam tā domāt, varbūt tā nedomā, bet mēs redzam pēc rezultātiem, ka ir tādi stabilie politiķi arī pilsētā, kur tiek pārvēlēti. Tu esi tā skaitā, vai ne? Jau var teikt, jā. Un tāpat laikā, tas jautājums, kā neaizmirsties, sirdsapziņa, tā ir laba lieta, bet tas ir kaut kā arī tomēr nav gadījumā tā, ka tu nāc uz vēlēšanām un tad tikai tu atkal pamosties pēkšņi, hei, kas ir ar mani noticis, ko es esmu izdarījis 4 gados, vai tomēr esmu bijis labs politiķis vai nē. Man liekas, ja pamožās pēc 4 gadiem, tad ir pa vēlu. Tad ir cauri, tad arī jebkurš liepājnieks vai jebkurš cits balsotājs, vēlētājs, viņš pateiks, ka nav labi. Bet tomēr jāsako līdzi arī visu laiku jāstrādā. Un tas ir, kā teikt, man tas ir vienādi gan uzņēmējdarbībā, gan politikā, gan arī agrāk mācoties amatu un arī profesiju augstskolā, kad tev jāiegulda darbs. Un citādi nevar. Tev jāiegulda savu zināšanas, savus laiks, savus darbs, savu enerģiju. Un tad kaut kas sāka sanākt. Piemēram, kaut vai elementāras lietas, nerunājot par tām durvīm, kaut vai nosaucot kādu citu piemēru. Mēs ilgu laiku runājam par to, ka Liepājas teātris mums ir ļoti skaists, mēs visi mīlam viņu. Jā. Bet tā kā vakaros aizbraucam uz teātra izrādi, bija dubļos jākāp no mašīnas ārā. Jā, bija tāda laika. Kas mašīnā brauc? Kas brauc ar autobusu, tramvaju, tiem bija varbūt labāk. Bet no mašīnām tu brini dubļiem, dāmas ar augstspiežu kurpēm, tad tu varēji nonākt tikai pie teātra ārdurvīm un tad mainīt apausu garderobē un iet uz izrādi. Šobrīd tā nav. Man liekas, ir daudz liepājnieku jau aizmirsuši. Tas salīdzinoši nesen. Pāris gadi jau. 4 gadi. Jā, 4 gadi. Un tas pirmā brīdī liekas nav iespējams. Tā zeme un Daugavas sportzāle pašvaldība kaut kad ir atdevusi salīdzinoši lētu naudu privātajam, un tas vairs nepieder pašvaldībai. Bet izrādās visu var, ja grib, tad vienkārši ir jārunā, ir jāpārliecina un tad atrast vienošanās. Un atrast tās intereses, kad uzņēmējs varbūt kaut ko citu īstenībā labprāt gatavs iemainīt pēc šo īpašumu pašvaldībā, kā šajā gadījumā notika, un beigās tas lietas sakārtojās. Un tad tam parastam cilvēkam jau tas neinteresē. Kad es parastam, es teiktu, es vienkārši liepājnieks, kas par politiku domā tikai tad, kad ir asfaltā caurumi vai man pa dubļiem jāiet uz teātri. Viņam jau pa lielam neinteresē, kā tas notiek. Viņam interesē, lai tas notiek. Un tas jau ir tas, ja tu to esi uzņēmies, tad tev tas jāpanāk. Vai jauniešiem vajadzētu nākt iesaistīties politikā vai vajadzētu dot vietu viņiem? Jo mēs esam ļoti bieži dzirdējuši šo te, kad vecāku gadagājumu politiķi, kas jau ir ilgstoši, viņi negrib ļaut vai nedod vietu, vai vienkārši neredz jauniem cilvēkiem vietu. Kā viņiem izpausties un kā viņiem iesaistīties politikā? Es esmu viens no tiem, kas uzskata, nedrīkst pa ilgi aizsēdēties. Un ir noteikti, es nevaru pateikt, vai tie ir 4 gadi vai 16 gadi. Man nav tāda formula, jo es atceros, kādreiz Ušakovs visā Latvijā stāstīja, ka 8 gadi ir maksimums. Pēc tam nostrādāja vairāk, joprojām strādā politikā. Bet es domāju, ka jāsajūt to brīdi, ja tu vairs nespēji neko no sevis dot, ja tev nav ideju, ja tev nav enerģijas, ja tev nav tās darbspējas, vai vismaz šajā virzienā, tad noteikti jāsaprot ar to īsto brīdi paiet malā, arī tā ir dāvana. Jo man liekas, nekas nav sliktāks, ka tu tā kā siekala velcies līdzi, un ka beigās visi saka, ārprāts, kaut viņš aiziet pensijā, kaut viņš vairs to darbu nedarītu. Un tas ir jāsajūt. Un ar to jauno iesaisti tā allaži bijusi problēma, jo jaunie tā kā ļoti atturīgi no tā, mazi tādi, kas gribētu un riskētu vai būtu interese. Bet, manuprāt, tas ir izcili, ja izdodas. Un teiksim, arī šobrīd, teiksim, šajā periodā, kas ir manā dzīvē, es daudz laika pavadu sarunās tieši ar tādiem jauniem cilvēkiem, pat ne līdz 40, es pat teiktu līdz 30, mēģināt iesaistīt un pārliecināt, ka ir jāsāk. Varbūt pat pirmā reize neizdosies, arī tas nav slikti, jo tev rodās pieredze.
Bet tu jau redzēsi, kā tas notiek. Tu redzēsi gan viens, ka tev jau iedod gatavu ēdienu, otrs redzēt, kā virtuvē to ēdienu gatavo. Un kad varbūt tas arī tev ieinteresē, un tad tu redzi, ka rodās kaut kāda problēma, piemēram, tas pašs grantētās ielas. Bet ja mēs pareizi mākam naudu sakārtot, pareizi izdevumus kārtot, mēs spējam visu nosvaldēt. Un arī tur loģika, kāpēc mēs asfaltējam, piemēram, Ābeļu ielu, kāpēc ne uz kādu citu ielu pirmo. Tad tu saproti, kā tie lēmumi visi veidojās, kā tu naudu iegūst, kā tu to beigās visus iepirkumus veids, līdz tā iela beidzot ir ar cerību tādu, kā tu vēlies. Protams, nevienmēr tā sanāk, bet Ābeļu iela es gribētu cerēt, ka tas ir labais piemērs. Ir, diemžēl, Pļauju iela netika labs piemērs. Bet, par ielām mēs vēl parunāsim, jo man vēl ir arī dažādi tie piemēri, bet par ielām mēs noteikti vēl pieķersimies arī. Tas vienmēr smags jautājums. Parunāsim, jo es domāju, ka arī liepājniekiem ir daudz jautājumu arī par netik labiem piemēriem arī ielu remontos. Bet vēl pieķeroties un atgriežoties pie jauniešiem, tad viens ir iesaistīties politikā, bet tad ir iespēja arī caur biedrībām to pašu darīt, vai ne? Kļūt par biedru, nākt ar saviem priekšlikumiem, darboties un iesaistīties šādā veidā. Ne obligāti uzreiz iet sarakstā iekšā un mēģināt kļūt par deputātu. Mēs to piedāvājam. Es nezinu, kā citās pilsētās tā neesmu ļoti pētījis. Es zinu, ka tas bija mūsu ideja, mūsu ceļš, jo tas radās arī tikai no pieredzes, jo Latvijas reģiona apvienība ir 3. partija, kurā es esmu. Un tad brīdis bija likās, kad vispār partijas rodās, pazūd. Un tā biedrība tomēr ir stabila. Mēs esam no 16. gada, tūlīt un mazliet, un būs jau 10 gadi. Un mums šīs mehānismas ļoti labi strādā. Jaunieši tiešām nāk, iesaistās. Mēs reizi mēnesī kā minimums savācamies kopā, izrunājam, kas notiek pilsētā, kādu lēmumu pieņemt, kas notiek Saeimā, kādu lēmumu pieņemt, ko vajadzētu, kas ir tas sliktais, vai ne tik sliktais, bet ko vajadzētu uzlabot. Un tā ir tā diskusija, un ja tas jaunietis nāk ar idejām un skatās, tur ir čaļi un dāmas, kas tas lietas tālāk virza un panāk rezultātu, viņš notic tam. Un tad tu redzi, ka tās lietas darbojās, pēc tam ir vieglāk arī iesaistīt. Es saku, nāc, pamēģiniet tagad kandidēt. Protams, ne jau viss gribēs, bet kāds beigās teiks, ka jā, esmu mieru. Jo man šķiet, ka tieši tur arī var smelties kaut kādu to pašu iedvesmu un saskatīt arī viņu kaut kādas problemātikas, kaut vai sadzīvē saskaroties ar kaut kādām lietām. Tas ļoti mainās. Jo man liekas, tieši tas, ka ir tomēr, tāpat kā tu minēji par teātra, to laukuma bruģēšanu un tā tālāk, ir jau noteikti arī cilvēkus ir jāsadzird un jāsaredz šīs te problēmas. Un ir svarīgi noteikti arī, kad ieklausīties un ir kāds, kas tev arī pasaka to, kad varbūt šeit vajadzētu savādāk izdarīt vai šeit vajadzētu uzlabot. Un vēl kas ir interesanti, ko esmu novērojis tieši ar jauniešiem tiekoties un jauniešu mājā esot. Un mums Liepā ir jauniešu māja, kas strādā, un bērnu jaunatnes centrs, kas ir kā interešu izglītība, kas strādā jauniešiem. Mums diezgan daudz, kas pilsētā ir priekš jauniešiem, bet jaunieši nevienmēr zina to. Un vēl ko esmu ievērojis, mēs vienmēr laiku domājuši, kas ir tie kanāli, kā līdz tam jaunietim nokļūt. Manuprāt, jaunietis pa lielam ieklausās tādos savos jauniešos. Tagad viņi sauc tur gudri influenceri, kādreiz vienkāršāk teica autoritātes. Tad ir kaut kāda autoritāte, un visbiežāk tā ir tava vecuma, plus mīnus tava vecuma personība. Un ja viņa tev saka un uzrunā, tad tu ieklausies tajā. Bet ja nāk, varbūt no citas paudzes, un tu viņu nejūti, nesaproti, vai grūti, tad varbūt nesanāk tas dialogs līdz galam. Vismaz man tā liekas. Tāpēc varbūt vajag iesaistīt, lai tie jaunieši arī uzrunā labāk. Man ir ideja. Pajautāsim pašiem jauniešiem kādu jautājumu. Labi. Ko viņi varētu uzdot deputātam? Jautājumu. Jā, jaunieši. Vai ir kādi priekšlikumi, jautājumi? Droši. Čau, mans vārds ir Valērija Ročenko, mācos Liepājas draudzīgā aicinājuma vidusskolā. Mēs jaunieši mīlam Liepāju, bet mums ir nepieciešama atbildi. Kādēļ mums vajadzētu pēc vidusskolas palikt šeit mācīties? Un kāda ir tava atbilde?
Nu, ko es teiktu, Liepājā vajag mācīties, ne tikai tāpēc, ka tas ir patriotiski, bet tāpēc, ka Liepājā kopš brīža, ka Liepājas universitāte ir apvienojusies ar Rīgas Tehnisko universitāti, es saprotu, ka tagad ir smags brīdis vēl runāt, ka tur viss ir kārtībā, bet kopš tā brīža ir plašākas iespējas tam klāstam un profesiju izvēlēm, ko mācīties. Bet tas galvenais ieguvums, ja jūs paliekat jaunieši studenti, jaunieši mācīties Liepājā, tad šeit uzņēmumi, kas šeit strādā, var piedāvāt prakses, varbūt pat darbu, reālus pusslodzes, daļslodzes, vai būt kādreiz arī uz pilnslodzes, ja var apvienot ar mācībām strādāt šeit Liepājā. Un esmu pārliecināts, ja jūs mācāties augstāko izglītību, savu amatu, savu profesiju un strādājat šeit, jūs arī paliksiet dzīvot. Jūs veidosiet ģimeni šeit, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, lai jūs nepazaudētu. Lai jau ģimenes, jau viss jūs jau tā kā nākotne šeit Liepājā būtu izveidotos un būtu saistīta ar mūsu pilsētu. Ļoti labi. Tāpēc jāpaliek, jāmācās. Ir jāpaliek Liepājā. Ir jāstudē Liepājā un arī jāturpina darbs, jo tiešām iespējas ir plašas un lielas. Iespējas ir ļoti labas. Protams, vienmēr runāsim kaut kādām īpašām lietām, kas ir labākas, sliktākas, plašākas, bet arī šeit iesākt mācīties, iesākt strādāt, tad tu jūti, ka tu gribi maģistratūrā, doktorantūrā mācīties, un tad tu vari iet jau pakāpu uz augšu. Bet tā saknes jau tevi izlaist šeit. Un tad, zini, ja saknes Liepājā, tad tās vējš nevar izplēst. Jā. Un it sevišķi, ja tu esi liepājnieks un arī noteikti arī vieglāk kā studentam. Es atceros savus laikus, kad man bija jādzīvo Kojās, nu tad iespējams liepājniekam, kas ir dzīvo šeit Liepājā. Jā, varbūt var turpināt dzīvot šeit pat savā vietā, savā mītnē, dzīvoklī, mājā, kur katrs. Nu ko, šodien mēs parunājām par to, kāpēc vajadzētu iesaistīties, kāpēc tu personīgi iesaisties politikā, kāpēc būtu svarīgi visiem citiem būt aktīviem un iesaistīties, varbūt ne uzreiz politikā, bet pilsētas dzīves veidošanā, es gribētu tā teikt. Un mēs jau pieskārāmies arī pāris tēmām, kas saistītas ar darbiem, padarītiem darbiem. Daži piemēri bija, jā. Un tad mēs paturpināsim par to nākošajā sērijā, paskatīsimies, kas jau ir konkrēti padarīts un uz ko mums vēl vajadzētu tiekties. Nākamreiz par padarīto. Jā. Paldies tev. Paldies. Paldies par sarunu un tiekamies nākamajā sarunā. Sarunās.